Viena kaņepju šķirne, otra kaņepju šķirne, trešā kaņepju šķirne. Ja, Dzīve mūsu platuma grādos pieprasa sīkstumu ne tikai no cilvēkiem, bet arī no dabas. Tam ir savi iegūmi. Šeit augušie augi ir spēcīgi un uzturvielām bagāti. Tieši šāda filozofija ir pamatā jaunam, inovatīvam projektam, kurā apvienojušies Talsu puses uzņēmīgie lauksaimnieki ar Dārzkopības institūta zinātniekiem, lai 3 gadu laikā radītu unikālu, augstas enerģētiskās un uzturvērtības produktu. Pamatu ir kaņepju proteīns, ja, kas ļoti augstvērtīgs proteīns, kā pats pazosējumi, kas satur visas aminoskābes un omegas un visu. Plus vēl nāk visi vitamizētie, ļoti augstvērtīgi dzērveņi, smilšķējas. Mēs paši zinām, ka tas ir ļoti arī bagātīgi vitamīnu bāze un medus. Rezultāts nebūs vienkārši proteīna batoniņš, ko garām ejot paķert pie kases aparāta un notiesāt saldējā. Iegūtais produkts būs piemērots krīzes apstākļiem, līdzīgi kā lielas C vitamīna tabletes aizskrūvējumā vai kā citādi cieši aizveramā iepakojumā. Mēs esam uzrunājuši jaunsardzi, mēs esam uzrunājuši zemesardzi. Un līdz ar to mēs skatāmies šī te virzienā, ja, ka tas varētu būt tāds produkts, ko varētu ņemt mugursomā līdzi, teiksim, ilglaicīgā kaut kādā ceļojumā vai ilglaicīgā kaut kādās izdzīvošanas iespējām kaut kādos mežos, ja, vai vēl kaut kur, ja, mācībās. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Lādzeres grauds biedri mēģinājuši izveidot dažādus produktus arī iepriekš, bet tieši sadarbība ar pētniekiem devusi nepieciešamo impulsu, lai vīzija kļūtu par nopietnu zinātnisku projektu. Tajā gan kopīgi mērķi, gan katrai saimniecībai atsevišķi. Piemēram, biškopis Dzintars Šmits atklāja, ka būs jāizvērtē, kāds medus jauniem produktam būs vispiemērotākais. Mēģināsim šos monofloros medus vēl pamēģināt. Varbūt kaut kas nav tik ķepīgs, varbūt ka tieši ķepīgumu vajag, varbūt tas ir virsis, ko vajag, šo karameli vairāk. Nu kā, kurējo no šiem mediem iekļaut tajā receptē, lai viņš būtu pats labākais. Radot jauno produktu, tiek likts uzsvars uz īsu piegādes ķēdi un vietējo partnerību. Pēc dzērveņu audzētāja Daļa Brālīša domām tieši šis savstarpējais tuvums var izrādīties viena no galvenajām panākumu atslēgām. Pats smilcēšķu audzētāji mums ir kaimiņos, Māris mums tepat kaimiņos ir, un no Cēres tas Dzintars, tas ir vis tālākais. Jā, bet, mēs visi esam kopā ar labiem produktiem, un tas ir jocīgi, ka mēs visi esam bio audzētāji, ja mēs neizmantojam nekādu ķīmiju pilnīgi. Projekts ir pašā sākuma posmā un darāmā vēl ļoti daudz, tomēr dalībnieki ir entuziasma pilni, jo šonedēļ 2 no viņiem dodas uz Vāciju, lai pasaulē nozīmīgākajā bioloģiskās pārtikas izstādē Biofetch gūtu ieskatu globālajās tendencēs un stiprinātu savu vīziju ar starptautisku pieredzi.